Kad atrasta tiek biksēs nauda, mazie svētki. Kad tava bilde patīk lienei, mazie svētki. Kad svētdienā var ilgāk gulēt, mazie svētki. Un katrs tiek pie savas garšas. Jaunā Guta par maziem svētkiem katru dienu. Jaunie ēdiena gatavošanas trauki no Fiskars. Katrai plītsvirsmai vajadzīga atšķirīga panna. Fiskars ir radījis jaunas, katrai plītsvirsmai visefektīvākās pannas. Tagad ir tik viegli katrai plītsvirsmai atrast atbilstošāko pannu. Jaunā Functional Form no Fiskars. Labdien, cienījami basketbola draugi! Sveicinu jūs no Liepājas Olimpiskā centra, no vietas, kur Austrum Eiropas basketbola līgas turnīra ietvaros piedalāsim divas spēles šodien. Un kā pirmā dienas kārtībā Latvijas čempioni TTT Rīga pret Istanbuls University, jeb Stambuls Universitāti. Komanda, kur pavisam nesen piedzīvoja pirmo zaudējumu turnīrā pret Liepājas komandu, un savukārt arī vakar piedzīvoja zaudējumu šeit jau pirmajā turnīra dienā pret Polijas komandu, ko attiekšana savukārt liepājniekiem. Tā kā Turcijas komanda nevisai labā noskaņā noteikti šodien viņiem pietrūks tikai vienu uzvaru, lai iekļūtu nākamajā turnīra kārtā, kurā savukārt diezgan droši jau vietu nodrošinājusi TTT Rīga komanda. Un izspēles kārtība visam vienkārši. Divās grupās sadalīts 12 komandas. Izspēlē viņas apakšgrupas spēles, sabraukuma kārtībā. Tad 5 spēles tika aizvadīts. Pēc šīm 5 spēlēm rīzniekiem viens zaudējums pret Good Angels komandu, kur vakar liepājnieki sīvs cīkstējās, un Rīgai viens zaudējums, 4 uzvaras. Vakar savukārt jau turnīra nākamajā fāzē, kurā savukārt tieks 3 labākās vienas grupas komandas ar 3 vājākajām otras grupas komandām. Sadalīts kopā tātad C grupā un D grupā. Un šīs vienas grupas attiecīgas spēles ietveros aizved spēles tikai pret tām komandām, kurām līdz šim nav nācies tikties. Tā attiecīgi Stambuls komanda, kura bija grupā ar Liepāju, šobrīd spēlēs pret TTT Rīgu. Un tajā grupā viņiem 2-3 bilants, vakar ar 3-2 bilants, vakar piedzīvoja zaudējumu, 3-3 šobrīd. Un TTT Rīgas komanda noteikti ir favorīti šīs dienas spēlē, un TTT komandai vienkārši tas jāpliecina laukumā, nedodot iespēju Turcijas komandai pacīst pa uzvaru, lai arī vakar pret Polijas klubu lielāko spēles daļu vadībā, bet tieši Tartu universitātes komanda gribēs teikt tāpēc ka Tartu pārāk bieži viens šeit Liepājas samocīšana galvu. Jā, protams, Turcijas komanda, Stambuls komanda, kas savā čempionātā atrodas 6. pozīcijā. Turcijas līgā 14 komandu konkurencē ar bilanci 6-5, bet, protams, pretī stājas Latvijas čempions, kurām gan pirmais uzbrukums spēles ievadā nav sekmīgs. Par sastāviem abās komandās ļoti pieredzējuši spēlētājs, protams, rīzniecis mēs zinām labāk, bet arī Turcijas komandā pieredzes bagāts spēlētājs. Tad labi nospēlēsībā TTT Rīgas komandā ātrais pēcuzbrukums Guntai Baško. Melbārde izslīd bumbu no rokas, tāpēc pagaidām rezultāts nav atklāts. Tad arī par sastāvu Gunta Baško Melbārde, numur 53 laukumā. Anna Eibel saspēles vadītājs pozīcijā, numur 15, komandas kapteini Iekrastī. Numur 77, Giedre Paugaite. Un šobrīd ar bumbu Aišīda Gamela Sadalanda. Tad šāds virknējums ir laukumā TTT Rīgas komandai. Turcijas komanda zaļās formas tērpas spēlē. Par diezgan neierast bieži vien dāmām varbūt nav tas tā, bet kungiem noteikti sarkan baltās formas ir nāk prātā domājot par Turcijas komandām. Pirmais pārkāpums šīs dienas spēlē fiksēts pret Baško. Un spēles tiesnesis Mārtiņš Kozlovs to arī lieliski norāda. 2 sodmetieni latviešu spēlētāji, kurai, kā viņi pat vakar atzīm, ļoti patīkams emocijas atgriezties šeit Liepājas Olimpiskā centrā. 2009. gadā, kā nekā tieši šeit aizvadīja savas kvalifikācijas cīņas pirms Eiropas čempionāta basketbolā dāmas, un visās 3 spēlēs 3 uzvaras, un arī pārbaudas spēlēs visās bija tikai uzvaras šeit Liepājā. Tā kā Gunta saka, ka patīkams šeit būt atpakaļ. Tāds labs saviļņojuši brīdis viņai no tiem laikiem. 1 no 2 sodmetieniem precīzi ir Guntai. Vadībā TTT Rīgas komanda. Tad universitātes komandās šobrīd laukumā numur 35 Jordan Cooper,
Numur 11 Aija Putniņa. Jā, vajag pieminēt, protams, šo spēlētājiem pievērst īpaši uzmanību Latvijas izlases spēku uzbrucējai, 11. numuram. Kļūdās tikmēr TTT. Numur 5 Latanja Vaita, kas savulaik pārstāvēja TTT komandu. Pagājušajā gadā šķiet. Numurs 22 Sasa Kadū. Šķiet, ka visi spēlētājs esmu pieminējis. Numur 22, jā, viss ir pierakstā. Pēdējās sekundes uzbrukumā Universitātes komandai, kurai nevisai sekmīgs bija turnīrs Polijā, tāpēc, ka piedzīvot 2 zaudējumu, bet tam viens no graujošākiem zaudējumiem šajā sezonā, bet tāpēc, ka vienkārši Turcijas līga neatļauj uz šo turnīru ierasties Universitātes komandai, kurai tajā brīdī bija nolikt arī spēle Turcijas čempionātā. Un tātad nepārcēl vienkārši spēle, nevar teikt aizliedz, bet svarīgāk tomēr izrādies spēle čempionātā, nevis Austrum Eiropas basketbola līgā Polijā notiekušajā turnīrā un aizbrauc ar otro sastāvu jau Turcijas komandu, kurā piedzīvoja 2 zaudējumus 2 spēlēs. Pie tam ar 99 punktus ļāva iemest Liepājniecēm, beig viens Liepāja izcīnīja pirmo uzvaru šajā turnīrā līdz šim. Un tas bija arī graujošākais otrs lielākais punktu guvums kādai no komandām. Šajā turnīrā visvairāk guva TTT Rīgas komanda 100 punktus vienā spēlē. Tā kā tas par Turcijas klubu, bet šodien pilnā sastāvā ar komandu vakar piedzīvoja zaudējumu pret Polijas vienību ar 3 punktu starpību. Paskatījos šo spēli vairāk kārtīgi, viņas bija vadībā, bet kopumā ņemot, protams, zaudējums, neskatoties to, kā spēle ritēja, galotnē, man liekas, mazliet dīvaini nospēlēt Universitātes komandu, Stambuls komandu, jo bija viņām iespēja atspēlēt, viņas panāca -3, pēc tam jāspēlē šķiet 10-11 sekundes un Polijas komandai bumba. Viņas nepārkāp noteikums, vienkārši nenosūtot sodmetienu līnijas savus oponentus, lai vēl pašām būtu iespēja sadaldēt starpību, varbūt izraut uzvaru. Dažādi šādi gadījumi ir redzēti basketbolā, bet tā viņas nenolēma un spēlē vienkārši tās 10 sekundes aizsardzībā, kamēr spēle beidzās. Tā diezgan interesanti 3 punktu starpība piedzīvoja zaudējums 4-67. Diezgan mazliet spēle pagaidām šeit Liepājā, 2,5 minūtes aizvadīts. Un Baško tikmēr ļoti labi nomāna savu pretspēlētāju Ievu. Krastiņi tiek līdz mētienam, tomēr neizpild to. Vēl uzbrukumā 7 sekundes jāspēlē un Anda Ebela bumbu atrod Lietuvas basketbolisti, tomēr, kur no pustālā metienas nav distants, precīzi Giedra Paugaite. Turpinās cīņa, joprojām tāds neierās rezultāts. Pa vienam pārkāpumam šeit Turcijas treneris kaut ko ļoti kliedz un viņš arī saņem tehnisko piezīmi. Iespējams, ka viņš arī varbūt pat valodu tik labi nepārzina, bet katrā ziņā. Viņš iznāca laukumā un joprojām turpina norādīt. Tiesaši mazliet apmulsuši komandas arī nesaprot, kas notiek. Un tehniskā piezīme piešķirt Turcijas komandas galvenajam trenerim Hasanam Firatam Oklu. Un viņam astē Emre Ozari. Turcijas uzvārdi ir jāiemācās, lai viņas varētu izrunāt pareizi. Tikmēr spēlētāja mājiņa jau krastiņi nomainīt un TTT Rīgas komandā laukumā spēlē iesaistās Sidney Carter. Anda Ebela izpilda sodmetienu. Mārtiņš Kozlovs kapanēs vēl Turcijas spēlētājiem. Mārtiņam ļoti liela pieredze. Viņš arī šonedēļ tiesāja Eirokaus šķiet spēles, ja nemaldos, ne kungiem, kas nav Čempionlīgā. Vai Fipkaus skatās, ja katru nedēļu pa 2 spēlēm aizved augstā līmenī un ir redzējis dažādas augsts kalibra spēles un tās tiesājas jau citu puslaikā piedāvāsim jums intervijas fragmentu Roļiegu Latiševu, tā kā citu FIBA kategorijas tiesnes no Latvijas. Sodmetienu Anda Ebela realizē pēc tam precīzi gājiens uz groza apakšu un Giedra Paugaiti precīzi. 4-1 vadībā TTT Rīga. Pašā sākumā nav gadījies bieži redzēt, kad par tehnisko piezīmi izpelnās jau treneris. Tomēr spēle pašā ievadā, pēc tam rezultāts arī nebūtu nav slikts, nav kritisks, vai kā to teikt. Aija Putniņa agresīvi šeit nospēlē, gāja uz groza, bet viņa pārkāpums. Un Aijai būs jāizpild šķiet 2 sodmetieni. Pirmo piezīmi izpelnās Giedra Paugaite. Tad te komandai 2 pārkāpumu šobrīd. Gan Guna Baško 1 piezīmi izpelnījās, gan arī tagad lietuviešu spēlētāji, bet Aija Putniņa nerealizē sodmetienu. Putniņai viņa no komandas līderiem šajā te komandā, bet nevar teikt, ka noteikti
visu lielāko nastu iznes saviem pleciem. Ir daudz līderis Tartu Istanbuls komandā. Pagalam nesakmīgs tālmetiens Ebelei un mēģinot atstāt bumbu spēlē, tomēr neizdodas šoreiz un bumba paliks zaļās formās Tartās Stambuls komandai. Tad Stambuls komandā rezultīvākā vidēji ir Putniņa 17 pat ir. Kadu spēlētāji numur 22, 11 punktu vidēji CD Domačai, 13,8 Lataņai Vaitai, tā kā virs 10 punktiem būs vairāk spēlētājs, piemēram, Putniņai 15 punkti, viņa arī 6,3 atlākšās bumbas kļūda. Stambuls komandai ātrs pretuzbrukums, bet neizdodas realizēt metienu no tuvas distances Sutherlandai. Beigās labi cīnās par bumbu Lietuvas spēlētāju Putniņu pārkārt noteikums. Mainītām lobām šīs spēlētājs vien pret otru. Jūsu ekrānos, viņai tā ir pirmā piezīme. Un tad te komanda izmanto iespēju, lai nomainītu spēlētājs. Precīzi tālmetiens. Sidney Renē Carter realizēja tālmetienu 7-2. Ļoti tādā lēnā nesteidzīgā spēlē, tomēr TTT ir ieguvuši 5 punktu pārsvaru šobrīd uz tablo, kad jāspēlē vēl vairāk pa 5 minūtēm, tā kā noteikti ne svarīgākie nogrieži šobrīd spēlē rīt. Redzēsim, kā turpināsies tālmetiens. Stambuls komanda ir viss sekmīgs. Saša Kadu atbild, jeb Sasa Kadu atbild ar tālšāvienu. Tā kā īsti brīdi tikai bija vairāk kā 2 uzbrukuma tiesas vadībā TTT. Jau krāstiņa tālmetiens, šoreiz neprecīzi, vai arī zinām labi šie grozi. 20 čempionātā 2010. gadā arī viņš šeit Latvijas izlases izcīnīja bronzas godalds. Tagad viņai neprecīzi tālmetiens, bet Latvijas spēlē aizsardzībā Giedre Paugaitē. Izkārtot savu metienu, bet metiens grozā nekrīt. Tomēr pēc Kārters pustālā tālšāviena ātri uzbruku. Igors Nerības mazliet arī šeit sabar acīm redzot, kā jāspēlē. Bieži vien treneri norāda, ja šis metiens ir grozā, tad, protams, nav par ko pārmest, bet ja metiens neiekrīt, tad, ne visi spēlētājs izdarīs pareizi un pieņems pareizo lēmumu. Tagad gandrīz, gribēju teikt, precīzi tālmetiens, gandrīz brīvs spēlētājiem numur 5. Vaitai no tālās distances, TTT mazliet pavirši nospēlē aizsardzībā, bet, tas tomēr nepārvēršās zaudētais punkties un bumba no grozas stīpas izlido ārpus laukuma, tā pienāksies TTT komandai. TTT atbalsta arī šeit klātienē. Vai jūs ekrānos tikko atbalsta savu komandu. Un pieminēja, ka spēlē iesaistījās Baja Beglīte. Numurs 44. Arī Kulīt ir ar bumbu, kur iesaistījās spēlē tagad no rezervis soliņa. Beglīte meklē iespēju noslēgt uzbrukumu. Beigās bumba nonāk līdz Kārterei. Kārteri izpild tālmetienu precīzi. Šoreiz pārdomāts un pareizs uzbrukums. Pēdējie 3 uzbrukumi abām komandām noslēgušies ar metienu no tālās distances. Tātad ir divreiz bišķi pārāks. Savukārt Viešanas atbildējuši ar 1. Tālmetienu 10-5 rezultāts. Atjaunots tikpat liels pārsvars, cik tas bija spēles pašā ievadā. Vispār diezgan maz punktu gūt. Nezinu, vai abas komandas vēl mēģina tā teikt taustīties. TTT nesaprot, vai ar šo komandu var uzskriet. Ja jāspēlē pacietīgāk, tikmēr uz tālmetienu realizē Vaitu un sadalīties starpību līdz 3 punktiem. Katrā ziņā noteikti TTT var spēlēt daudz jaudīgāk un agresīvāk. Guvuši labu pieredzi Eirokausos un šogad atkal top 16 kārtā iekļūst 2. gadu pēc kārtas. Tā kā vismaz tik tāla TTT visi kārtībā un es domāju arī šodien uzvar nekur neizpaliks. Precīzi pustālais metiens Sutherlandai pēdējos uzbrukumos jau rezultīvāk spēlē abas komandas. Tiek līdz brīvākiem metieniem, iespējams šis te varbūt uztraukums ir kaut ko devis spēles sākumā un pēc tam jau ir atrast īstais pavadiens uzbrukumā, lai tik līdz pietiekam brīviem metieniem. Sarežģīts metiens, grozā nekrīt izcīnbumu uzbrukumā. Turcijas komandas spēlētāji un tiesneši fiksē pārkāpumu TTT spēlētāji. Gimez Javuz izcīnbumu uzbrukumā. Un piezīmi fiksēja. Nevaru, kurai spēlētāji minūtes pārtraukums. Minūtes pārtraukums pieprasa to Turcijas komandu.
Minūtes pārtraukums turpinās, un tad pabeigšu vēl šo to sakāmo par turnīru. Austrum Eiropas basketbola līgas sievietēm notiek 2. reizi, un šogad tajā piedalās kopumā 12 komandas, pagājušajā gadā 8. Un perspektīvā varētu būt vēl vairāk komandas nākamajā gadā, un pulcējot sev ar vien vairāk un vairāk augsts līmeņa komandas. Domāju, šis turnīrs pievērsīs tiešām pamatīgi interesi arī no citu klubu puses, kas šobrīd varbūt izvērtē, spēlēt vai nespēlēt. Un noteikti arī no vietējās autorijas gribētu cerēt, ka būtu vairāk skatītāji, jo tāda augsta līmeņa komandas vismaz Liepājā noteikti nav bijuši. Un es domāju, arī katra no šīm komandām ir priecīgi piedalīties šajā turnīrā. Un liels paldies jāteic Zandera ģimenei, kas šo turnīru izveidojuši, organizatori mūsu paši latvieši. Tā kā tik tā viss ir patīkam, un es ceru, ka tiešām turnīrs augs un augs vien vairāk un vairāk. Un mūs pēc pāris gadiem jau mēs varēsim atsaukties, ka 10 gadu turnīrām ar lielu vēsturu un bagāžu. Pēc minūtes pārtraukuma precīzi pustālais metiens izdevās Gimeze Javūzē. Tikmēr TTT neatbilda precīzi tā šāviems, tagad pārkāpums aizsardzībā. Sidnei Kārter pārkāp noteikumus, tiesneši norāda 2 sodmetienu, tā kā atkal vēl varēs vairāk sadaldēt starpību pēdējos 2 uzbrukumos. Stāvuls komanda labi nospēlēs, agresīvi nospēlēs, 2 pārkāpumu jau TTT komandai nākuši klāt, un tagad viņām pirmajām ir piezīme norma sasniegt, kā spēlē 2,37 sodmetienas Javūzē, kur pirmo jau realizē. Arī otrs precīzi, un starpība vairs tikai 1 punkts. Javūze ir guvusi šodien 4 punktus. TTT komandai tāda izteikti līderi. Vismaz pagaidām ir ļoti labi nospēle uzbrukumā, tikmēr Gedra Paugaita precīzi groza Tulmānu Kārteri ir rezultīvākā, viņai 6 punkti. Un 7 punktus tagad guvusi Paugaita. Atļauj no viena tālmetiena tiesa uz tablo TTT centra spēlētāju. Spēle uz White nespēja būt precīzi, labi nospēlēs aizībā TTT komandas, kāpēc kā bumba pienāksies, tomēr strīds bumba pienāks Stambuls vienībā, un atgriež laukumā Gunta Melbārta Baško. Atgriež arī dzēna vēl Anda Eibele, un 3 spēlētājs uzreiz atgriež laukumā Aigars Nerips. Un Aišāda Sadelēna atgriež laukumā, tā kā 3 spēlētājs nomaina savus komandas biedrenes. Nevarētu teikt, ka pēdējās minūtēs viss notiek TTT zīmē, ja viņam tiek izdots tik līdz metienam. Sarežģīts metiens uzbrukuma pēdējā sekundē pār rokām padots arī Latējai Vaitai, un beigās uz tablo šobrīd kaut nesis neizšķirts. Ne bez veiksmes palīdzību šādu metienu jātrāp. Tāls distants pār rokām, bet metiens ir precīzi līdz ar sirēnu. Patiesībā pat šeit, ka sirēna atskanēja brīdī, kad metiens vēl nebija sasniedzis tīpu, un tagad labi agresīvu uzbrukumā nospēlē TTT komandu, piespiežot pārkāpt pēc sev noteikumu, un sodmetienu arī TTT vienībai atvainojas vēl šeit gan Gedra Paugaita, ka pēc savām kolēģiem kaut ko viņi izdarīja nepareizi, vismaz tāds žēlums skats un ar sitienu sev pie krutīm, kad atvainojas, piedodiet, bet viss ir izdarīts labi, jo ir pretiniecēm pārkāpums pašai sodmetienu vai tik tos realizēt. Diemžēl pirmais lido grozam seceni. Otrs ir sekmīgs. Labām komandām sasniegt piezīme norma, tā kā agresivitāte var būt tikai līdz zināmam mēram šobrīd no komandu puses. Piespiežot pretinieši, cenšos piespiest pretinieks kļūdīties, tā kā jāspēlē tomēr arī ar prātu. Labi šeit nomaina Vaika, paceļ gaisā savu sedzējumu, sarežģīs garām gājums, bet ļoti skaisti tādā izteikti kungu basketbola stilā šoreiz realizē šo metienu Vaika un vadībā jau izvirzās Stambuls vienība. Arī emocijas parādās laukumā, emocijas arī skatītāju tribīnēs. Anda Eibele tālmetiens neprecīzi, bet sekmīgāk cīnās par bumbu Jordan Hooper. Viņi iegūst bumbu savai komandai, un tagad jau pacietīgi rādi spēlēs Gimeze Javūze. Sagaida Gunta Baško, pēc tam Gunta atkāpjas. Pagaidām saspēles vadītāji no bumbas nav šķīrusies. Pustālais metiens precīzi. Iljaida Guner realizē tālu pustālo metienu, pick and pop sadarbībā, un viņām jau +3. Kas ir lielākais pārsvars spēlē šobrīd? TTT bija +5. Tagad Latvijas klubam -3. Jau krastīgi tiek atrasts uz tālmetienu. Precīzi un uz tablo neizšķirts.
Interesanti par aizstējas pirmā ceturdaļa, vairs, ka jāspēlē 15 sekundes pret Vaidu Anda Eibela spēlē, bet Vaida pat tiek vaļā no slazdiem. 10 sekundes līdz pirmās ceturdaļas beigām. Es pēc, ka Vaida spēlēs pat. Anda Eibela gan grūti viņai dzīvu. 5 sekundes. 3, 2, izpildu sarežģītu metienu. Tā vien šeit, ka šis metiens nebūs precīzi, tā arī notiek. Un pēc pirmās ceturdaļas 18 pret 18. Ļoti interesanti spēle šeit Liepājas Olimpiskajā centrā. Austrumeiropas basketbola līgas cīņā. Rīt būsim atpakaļ. Kad atrasta tiek biksēs nauda, mazie svētki. Kad tava bilde patīk lienei, mazie svētki. Kad svētdienā var ilgāk gulēt, mazie svētki. Un katrs tiek pie savas garšas. Jaunā Guta par maziem svētkiem katru dienu. Jaunie ēdiena gatavošanas trauki no Fiskars. Katrai plītsvirsmai vajadzīga atšķirīga panna. Fiskars ir radījis jaunas, katrai plītsvirsmai visefektīvākās pannas. Tagad ir tik viegli katrai plītsvirsmai atrast atbilstošāko pannu. Jaunā Functional Form no Fiskars. Esmu atpakaļ Liepājas Olimpiskajā centrā. Otrā ceturtdaļa līdz sāksies starp TTT Rīgu un Stambulas universitātes komandām. Pēc pirmās ceturtdaļas 18-18. Vadībā bija TTT Rīga ar +5. Tālāk jau vadība iegūt +3 Stambulas komanda, bet pēdējā pirmajā ceturtdaļā grozu guva jau Krastiņi. Tas gan bija minūte līdz pamatlaika līdz ceturtdaļas beigām. Panāca 18-18 un tāds arī rezultāts ir šobrīd. Jau Krastiņi tieši ar bumbu šobrīd 2 no 4 tālmetieniem TTT realizējusi, 2 no 4 Stambulas vienību, 3 no 7 TTT komanda, tā kā no tālās distances pietiekam labi metieni. Tagad gan nesekmējās Strautmanē, kur nāk uz laukumā, labi viņi pacīnās, noliek uz dēļiem vēl savu pretspēlētāju, bet pie bumbas gan netiek. Spēles groza apakš, garām gājums pa gala līniju un pārkāpums. Šeit ir Lietuvas basketbols norāda. Šis tiesnes vakar tiesā arī veik viens Liepājas spēli, viņš ļoti bieži paļaujas uz emocijām un varbūt ne uz praktiskumu, un šoreiz arī tā viņa likās, ka jāpiekrīt Lietuvas spēlētāji, kur norādīja, ka tikai uz emocijām. Šeit tiesnes mazliet paļāvās spēli, nokliedzās un tiesnes šlaksots. Bet jā, nebija arī, teiksim tā, nostājusies pilnībā aizsardzībā spēlētāji, tā kā, iespējams, arī taisnība. Tikmēr atsācies uzbrukums. Spiež tuvāk grozam, neprecīzi meties. Labi, Baško nospēlē aizsardzībā. Neļauj gūt grozu Stambulas vienībai. Neprecīzi uzbruk grozam no tuvas distances, pēc tam Strautmani izcīna bumbu uzbrukumā, bet diemžēl neprecīzi piespēle un jau pretiniecēm ātrais uzbrukums. Aiputniņi atgriezies laukumu, izpild pustālo metienu neprecīzi. Labāk pa bumbām cīnās Paugaite. Viņai 5 atlākšās bumbas pirmajā ceturtdaļā. Tagad un Baško Belbā tālmetiens precīzi. Un vadībā jau atkal TTT Rīgas komanda. 21-18. Un tāds dzīvāks basketbols jau pirmās ceturtdaļas izskaņā bija. Mazliet ātrāk meitenes spēlē, mazliet varbūt paļaujas uz saviem metieniem, kas mazliet ir sasteigti. Bet kopumā ņemot spēli ir kustīgāk un ātrāk. Un tas, redzēsim, kurai komandai nāks pa labi. Pagaidām punkts punktā rīt spēle. Labi aizsardzībā nospēlēja šeit Kārteri. Neļauj viņu sev apspēlēt. Beigās pretiniecam sarežģīts metiens jau Krastiņi. Mazliet varbūt ļoti pārdomāt, bet mazliet pārsteidza pretiniec. Agresīvs garām gājiens, bet vēl marāžu nāk spēlētāji. Metiens kreiso roku un Krastiņi precīzi. Krastiņai vēl 2 punkti no groza apakš, 23-18. TTT Rīga no -3 šobrīd jau panākusi atkal +5. Tikpat liels pārsvars bija arī pirmā ceturtdaļā. Tikmēr Strautmani demonstrē savu lielisko driblu tehniku un Strautmani redzam visur. Baškovs viņam labi piespēle, 2+1 gājiens var sanākt, ja būs precīzi arī sodmetiens. Labi, TTT uzsākusi ar otro ceturtdaļu ļoti apņēmīgi no deficīta pēc pirmā ceturtdaļas izskaņā, kas bija -3. Šobrīd viņām ir jau +7. Un vēl viens sodu metiens. Baško ļoti labi nospēlējis. Baško Melbārdu viņai
ja 6 gūt punktus līdz šim, ja vēl būs precīzi sodu metiens, tad viņai būs pašai 7 un pēc tam arī komandai jau lielāks pārsvars. Bet tikmēr Stambuls komandas treneris aprunājas savu spēlētāju, ļoti nebietnāts par aizsardzību. Acīm redzot, vairāk šeit izskatījās, ka viņš teica, ka ja sit sodu, tas sit tā, lai neiemet. Tā vismaz no žestiem varēja saprast, bet labi, pacīnās par bumbu. Tātad komandu uzbrukumā ļoti tuvu nostaigātam bija, manuprāt, šeit Sutherland tiesneši. Viņi pažēloja, bet kļūdās Vait, labi Paško nolas situāciju. Vēl viens tālmetiens TTT komandai šoreiz gribēja jau panākt lielāku pārsvaru tieši uz emocijām un nosūtīt uz minūtes pārtraukumu Stambuls vienību. Metiens nerealizēts Strautmanē bumbu. Izspēle uz tā bija Kārter tā pārāk agresīvi nospēlē un varbūt nepārdomāt mēģinājumu. Vispirms šķiet, ka saropēt pārkāpumu pretiniecēm, bez tam tikai realizēt metienu. Noteikti varēja nospēlēt labāk, katrā ziņā uzbrukums neprecīgs. Stambuls 7 punktu pārsvars TTT Rīgas komandai. Aija Putņam piespēles groza apakš, bumbu īsti nenotver, labi aizsardzībā nospēlēt TTT komandu. Un rīdziniekiem pretā pusātais uzbrukums Strautman gan piespēli nesaņem tālāk. Baško ir tā, kur nonāk līdz metienu tiesai. Viņa izšķirās par piespēli tālāk, jo savai komandas biedrē, bet Strautman kārtējreiz cīnās ļoti labi, izcīna vienu bumbu. Bet šoreiz atkal nesekmējās ar metienu realizāciju, bet nopaņemot Strautmans enerģija ļoti labi pamanām ir šeit laukumā. Abos laukuma galos Strautman cīnās. Ļoti labs driblis šeit spēlētājai. Viņa māsa ļoti talantīga, tā kā ļoti talantīga ģimene. Un tiešām Latvijas nacionālā izlasēja vien vairāk redzam, ka būs labs papildinājums arī groza apakšā, pēc tam ar lielu enerģiju. Baško tikmēr pie bumbas. Atko atbildēs Strautman. Tālmetienis, arī viņi sako līdz šeit tiešraidēji. Un plus 10. Atliek paslēdz spēlētāji to apliecina pilnībā. 28-18. 10 punktu pārsvars pavisam īsā brīdī otrās sadaļas sākumā. Vēl pat nav nospēlēts 4 minūtes. Nu tagad drīz būs 4 minūtes aizvadīts šajā ceturtdaļā. Otrā ceturtdaļa TTT Rīgas zīmē. Ar labu aizsardzību piespiež pretinieci izpildīt sarežģīts metiens, bet šoreiz gan nebezveiksmes palīdzības Ilja Gunera šo metienu realizē. Mazliet pieklusinot TTT atbalstītājs, kur joprojām, protams, ar bungām dzen uz priekšu savu komandu. Strautman vienu tāmtēnu realizē, šoreiz nešķirās, bet Aija Putniņa. Tikmēr Baško parāda, kāpēc viņi pieredzējis spēlētāji un TTT Rīgas komandā. Sagaida, ka pret spēlēt ļoti cieši pienāk uz klāt. Nomāna Gundu savu sedzēju un sarūpē pirmo piezīmi arī Sazjai Unerei, 4. numuram. Sazjai Ivegin Uner, tā laikam jāizrunā šo spēlētāju. Un jāpasaku nepareizi Turcijas valodas pārzinē, jau ļoti atvainojas. 2 pārkāpumi Stambuls vienībai. TTT pagaida, ka vienreiz ir sagrēkojuši šajā spēles elementā. Un viņam spēle rit no rokas. Tagad vajadzētu turpināt palielināt pārsvaru Anda Eibela. Nomāna atspēlēs Strautmanē. Strautman vienu tāmtēnu realizē, kāpēc nevarētu otro. Un tā arī notiek. Arī otrs metiens ir precīzi. 31-20 rezultāts. Strautman ļoti labi iegājis spēlē. Ar enerģiju, precīzām darbībām. Varbūt sekmes sākumā nebija, bet tagad jau 2 metieni pēc kāds ir precīzi, bet šķiet, ka viņai tieši fiksēta piezīme. Šoreiz mēģināja izsist bumbu no rokām. Diga, redzēsim, ko fiksēs tiesneši. Un tā arī notiek, ka Digans saņem pirmo piezīmi. Nu, TTT komandai 2 pārkāpumu šobrīd nav nekas bīstams. Un jau krāstīņi nomaina spēlē Baiba Eglīte. Atgriež viņu laukumā. Plus 11 TTT. Vai izpild tikai savām komplikācijām redzam tādu sarežģītu metienu. Dāmas parasti šāds metiens nemet, bet šeit spēlētāji mēs pagājuši gadā varējām redzēt, ir daudz talantu un daudz iemaņas, lai izpildītu šādas metienas. Tikmēr Strautman otrais pārkāpt noteikums. Varbūt šoreiz gan jācer, ka mazliet Digans savu enerģiju liks citur vietā, jo mazliet pa daudz. Jo 2 piezīmes pēc kāds viņai labi nogrieži bijuši laukumā, bet tagad 2 pārkāpumu TTT komandai 3 piezīmes. Kas svarīgi noteikti ir nedot šo te spēles pavadienu sajūstu Stambuls komandai, jo tā vien pagaidām izskatās, ka komanda pagalām nesekmīgi mēģina noslēgt uzbrukums. Tagad arī uzbrukums, ka 4 sekundes Aija Putniņa. Garām gājienu Strautmana aizsardzībā nospēlē sekmīgi. Atrod arī Anda Eibela. Eibels groza apakš, bet atrod vēl brīvāko Baibu Eglītu. Vēl 2 punktu krīt Stambuls komandas grozā. Tagad gan
izskatījās, ka treneris mēģina tiesnešiem norādīt, ka vajadzēja patīt tur kaut ko atpakaļ, ka tajā iepriekšējā reizē tur kaut kas nebija, viņš varētu kā grūdi, acīm redzot. Tur bija bloķēts metiens katrā ziņā par iepriekšējo epizodi, ja par šo. No apakšā iespējams, ka bija sots, bet augšā noteikti Strautmani nobloķē pilnīgi tīri. Tas mums atkārtojuma iespējas ir. Tiesnešiem tāds nav un 33-20 rezultāts. 4. pārkāpums ir TTT komandai. Tas nozīmē, ja turpinās tikpat agresīvi spēlēt Tallinas Stambuls vienību, kas man ar to komandu Universitātes vienību, tad viņas arī tiks pie sodmetieniem, bet neprecīzi uzbruk grozam Vaitu pārāk daudz, viņa pēdējā laikā ņem uz sev, nevienmēr tas dod rezultāts. Tiek vaļā no važām Baiba Eglīte, bumba pie Eibels, Eibela kļūdās driblā. Cooper viņa atņem bumbu, bet Eglīte labo kļūdu, jau krasti uzbrukumā. Māju kustība, 2 punkti no spēles un vēl piezīme Vaitai. Vaita ļoti enerģiski šeit mēģina saskatīt, vai tiešām viņai fiksēs piezīme. Skatās uz tiesnešiem. Nolast no lūpām, tāpat mēs grozi, saka, ko es tādu izdarīju? Bet tiesneši nepielūdzami, šoreiz, manuprāt, bija piezīme. Enerģiski spēle, prieks par to, ka spēlētājs vairāk enerģiju liek lietā, bet kopumā ņemot noteikti jāuzslavē TTT komandu, kurai izdodas šo enerģiju pārvērst arī sekmīgos uzbrukumos, un tagad Krasnie 12 gājiens un uz tablo jau jāteic, ka ir ļoti nepieklājīgais. Plus 16, TTT 16 punktu vadību ieguvus. Uzsākošo ceturdaļu pie neizšķirta, tad 18-2 bija rezultāts šī ceturdaļai. Tagad gan vēl 2 punktus atspēlē arī Stambuls vienība. Nu, nav kur īpaši teikties, TTT komanda no vienas puses ir vadība, bet no otras puses redzot, ka spēle viņām rit, un arī viņas sapratuši, kā apspēlēt šo sīksto Turcijas komandu, jāturpina tādā garā. Nu, tagad gan krastīgi nerealizē tālmetienu, bet bija pateicīga situācija, lai metienu izpildītu, un šeit bez pārmetuma noteikti Ievai jānospēlē aizsardzībā bez noteikuma pārkāpuma. TTT ir jau 4 piezīmes. Baiba Eglīte nedod vieglu dzīvi 9. numuram Didemai Nakas. Un labi pārēji bija no aizsardzības uzbrukuma mazliet pa spēcīgi šī piespēle un kļūdās. Cimrezot piespēles devēju, jo nevaram pārmest Aišai Sutherlandai, kur ātri skrēja, bet tomēr neizot bumbu notēt. Tagad nerības iedot viņai 5 un viņu nomainīt. Laukumā tieši šodien diezgan labi spēlē šo lietiešu spēlētāju Giedri Paugaitē. TTT komandai šajā turnīrā rezultīvākā Sutherland 15,3 punktiem. Viņa vienīgai virs 10 punktiem vidēji. Šajā turnīrā tikmēr no tālās distances precīzi uzbruk Jordan Cooper. Sadaldēta starpība ir pa dažiem punktiem, vajadzētu prātīgi nospēlēt. Jau Krasnie ar bumbu. 11 punktus šķirāms komandas, bija arī 16 punktu starpība. Redzam, kad arī Stambuls vienība īsā brīdī izdodas tik pie metieniem, kam piezīme. Šeit saķērās 2 spēlētāji, šeit, ka piezīme pēc kūlīt. Fiksēti ir Turcijas spēlētāji, numur 4. Saziem Ivenīni Uner. Skaties atkārtojumā. Metiens, cīņa par bumbu. Bet tā jau bija vēl epizodi iepriekš. Arī Stambuls vienībai 4 piezīmes šobrīd. Unerei 2. Un jau Krasniņa pie bumbas. Baško meklē Lietuvas spēlētāji. Neizdod uzreiz iespēlēt grozā apakšā, gandrīz kļūdās piespēlē. TTT komanda Ieva Krasniņa jānoslēdz uzbrukums, dažs sekundes uzbrukuma atliko spēlēt. Lūdām krīzdam viņi tiek līdz iespēja iespēlēt komandas biedrenei. Giedri Paugaita izpildu metienu, bet mazliet pavēl, jo atskan jau sirēna par uzbrukumu beigām, un tas nozīmē, ka šoreiz bez gūtajiem punktiem paliek TTT komanda. Agresīva spēle no Turcijas kluba. Pārvarēt centra līniju, bet pagaidām vēl pie punktiem neizdodas tikt, jo nav sagatavot metienu. Aiputniņa agresīvi spēlē grozā apakšā, līdz viņiem bumbu nenonāk. Cits spēlētāji tiek atrast uzbrukuma noslēgums, Iven Uner ir precīzi. Un jau diezgan vērā ņemams izrāviens, padevies arī Turcijas klubam 7-0 pēc kārtas. No plus 16 šobrīd mazāk pa 10 punktus šķirābu komandas. Nu tā, kā pa viņiem, TTT labi nospēlēja otrās ceturtais pirmo pusi. Bet, kā redzam, ne līdz galam izdodas nospēlēt, tomēr abas komandas spēkos ļoti līdzīgs. Labāk ir TTT, manuprāt, gan spēcīgāk, gan arī šeit piezīme fiksēt tomēr
uzbrukuma zonā Lietuvas spēlētāji. Tas nozīmē, ka Turcijas klubs varēs turpināt šo te izrāvienu. 2 sodmetieni jau zaļās formās startējām dāmām. Tieši lietuviešu spēlētāji, kas jūs ekrānos. Giedre Paugaits saņem piezīmi, viņai tā ir jau 3. spēlē. Skatāmies atkārtojam pēdējo epizodu. 3 sekundes uzbrukumā apspēlē Sedzēja, izpildu metienu, metiens grozā nekrīt, izcīna bumbu Putniņa, pēc tam mugurā viņa pagrūž. Paugaitam pilnīgi pareizi tiesneša lēmums. Minūtes pārtraukums spēlē. 2. minūtes pārtraukumu izmanto Stambuls vienība. 9 punktu pārsvars TTT Rīgai, minūte 18 jāspēlē 1. puslaikā. Putniņa tā, kas uz sodmetienu līnijas pēc minūtes pārtraukuma, tieši pret viņu pirms tam fiksēja pārkāpumu tiesneši un Aijai sodmetienu. Šīs dienas spēlē Aigu realizēja 1 no 2 sodmetieniem no spēles. Metiens nav realizējis, tagad vēlreiz sodmetienu, no kuriem pirmais ir precīzs. Arī otrs precīzs. Uz stāplo vairs tikai 7 punktu deficīts ir Stambuls vienībai. Atgādina vēlreiz, ka bija arī 16 punktu pārsvars pēc Krastiņas 2+1 gājiena, rezultāts 36-20. 9 punktu pēc kārtas. Stambuls komandai. Un Baškov Melbārdu uz groza apakšē mazliet pietrūkst, lai noslēdz šo uzbrukumu ļoti sekmīgi. Labs garām gājiens, labi apspēlēt pret spēlētāju. Bet kopumā ņemot tomēr mazliet pietrūkst veiksmes, lai šo metienu realizētu. Kulīte ar Putniņu pagrūstās. Putniņa tagad saņem piespēli, pamāna Kulīti, dodas pa labo pusi, izpild sarežģītu metienu. Viņa virsū mazliet Kulīti uzkrīt, bet bez noteikumu pārkāpumu un pie TTT Rīgas komandu. Pēdējā minūte ir jau kādu brīdi iepriekš sākusies. Vienam uzbrukumam abām komandām atlicis, ko spēlēt pirmā puslaikā. Andēbē līdz groza apakšai pārtrauc šo lielo sausumu periodu, tā var teikt. Ir precīzi uzbrukumu un TTT komandai šobrīd uz tablo 9 punktu pārsvars. Un līdz galam, gandrīz līdz galam var spēlēt Stambuls vienība. 6 sekundes gan šķir tomēr uzbrukuma laika no laika pirmajā puslaikā. Putniņa ļoti cītīgi cīnās groza apakšā, bet fiksēts 3 sekundžu pārkāpums ir Putniņai, lai arī tā metienu realizēja Stambuls vienība. Īsi mirkli pirms tam Mārtiņš Uzlovs norādīja, ka 3 sekundžu pārkāpums un Turcijas treneris, kurš šodien ir jau ietektisko piezīme, arī šeit tā mazliet maigāk apvinājis labiem žestiem. Kā jau tas pienāks Turcijas treneriem, labiem žestiem norāda viss kārtībā. Baškovs groza apakš, bet nostaigā šķiet. Mazliet atrāva atbalstu kāju. Šeit, manuprāt, bija nostaigāts un neizdots tomēr arī uz pozitīvas noslēgt TTT komandai. 2,5 sekundes vairs tikai puslaikā jāspēlē. Stambuls vieniem jātiek pie ātra metiena. Bumbu saņem Vait. Izpildīgs metienu no laukuma centra, tas neskar grozu vairogu un līdz ar to pēc pirmā spēles puslaika 38-29+9 TTT Rīgas komandai. Mēs uzspētām pēc pirmā puslaika noklausīties intervijas fragmentu ar Oļegu Latvišovu, bet mēs ar jums tiekamies jau uz spēles otro puslaiku. Kad atrasta tiek biksēs nauda, mazie svētki. Kad tava bilde patīk lienei,
Mazie svētki, kad svētdienā var ilgāk gulēt. Mazie svētki, un katrs tiek pie savas garšas. Jaunā Guta par maziem svētkiem katru dienu. Jaunie ēdiena gatavošanas trauki no Fiskars. Katrai plītsvirsmai vajadzīga atšķirīga panna. Fiskars ir radījis jaunas, katrai plītsvirsmai visefektīvākās pannas. Tagad ir tik viegli katrai plītsvirsmai atrast atbilstošāko pannu. Jaunā Functional Form no Fiskars. After Florida Keys, there's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, I wanna take you to Coco. Get there fast and take it slow. That's where we wanna go. Way down in Coco. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Parasti, kad runā par kādu veiksmu stāstu, ko mēs arī varētu par tavu karjeru teikt, tad parasti viens no pirmajiem jautājumiem, kāds izlauza savu ceļu uz Eiropu, uz pasauli? Kas bija tas, kas, piemēram, tev deva iespēju tiesāt FIBA kaut kādas izaicinājumu kausa spēles, kas bija atspērienu punkts kaut ko nākamajam? Tā bija tava pašiniciatīva vai, no Latvijas Basketbola Savienības vai kāds notikās? Vislielāko paldies man jāsaka Ainaram Pogam, kas man palīdzēja izsisties un aizkļūt līdz starptautiskās kategorijas tiesnesim, līdz tai kategorijai. Un tālāk jau viss bija manās rokās. Viņš man tikai deva norādījums, kurā virzienā iet. Tas varbūt ir tas zelta padoms, ko tu vēl projām izmanto? Esi godīgs pret abām komandām visu laiku un komunicē ar viņiem tā, kā tu gribētu, lai pret tevi komunicē. Tas ir tas, ko viņš man vienmēr ir teicis. Ja man bija spēles, kad es Latvijā, kad es pārkāpu to noteikumu, viņš bija redzējis, tad mēs pārunājām. Un es daudz ko biju mācījies un sapratis. Tas kaut kad nesen bija vai pirms kādu laiku? Pirms viņš vairs nav basketbolā, Latvijas basketbolā jau 5 gadus. Viņš vienmēr bija teicis pirms kādiem 10 gadiem. Viņš vairs nebrauc, neskatās? Piemēram, Nē, viņš vairs neskatās. Viņš tikai pa televizoru skatās tās spēles vairāk. Skaidrs. Kuras spēles vai momenti ir palikuši tev visvairāk atmiņā? Jo tomēr pēc tūkstošiem spēļu tev ir aizvadīts un kaut kas ir tomēr atmiņā palicies. Pat ja tu saki, ka tu spēlēji tā īsti nesako līdzi, jo tu vairāk pievērsies tai profesionālajai darbībai uz laukumu. Bet tomēr kaut kādi mirkļi, kuros tu vari teikt, jā, es esmu lepns, ka es biju tajā spēlē. Nav nevienas tādas spēles, ja es nevērtēju spēli kā tādu. Bet es varu pateikt, ka paliek atmiņā tie turnīri. Teiksim, pasaules čempionāts Turcijā 2010. gads. Patiesībā jebkurš turnīrs ir palicis atmiņā ar kaut ko īpašu, un to īpašu viņi padara tie cilvēki, kas apkārt mums ir.
Vai tie ir tiesneši, ar ko mēs dzīvojam kopā, vai tā komanda, kāda mums ir apkārt. Un katru reizi mēs varam pateikt kādu īpašu cilvēku, kas ir bijis tajā konkrētajā turnīrā, ka bija forši. Teiksim, pasaules čempionātā Turcijā, mēs dzīvojam Granādā. Mēs dzīvojam super viesnīcā. Mums bija lieliska viesnīca ar šefpavāru, uz kurien nāca cilvēki reizi mēnesī spāņi aiziet vakariņās. Mēs tur dzīvojam, ēdām gan brokastis, pusdienas, vakariņas, un tās porcijas bija tādas maziņas, un tad viņas bija tādas super tādas maziņas, un bija pa maz, un tad visu laiku tas glaunais stils, un mums visiem vienu dienu bija apnicis, un mēs visi tiesnešus aizgājām uz kaut kādu pīcu apēst. Jā, bija tāda. Tad tie mirkļi un tie momenti padara to visu īpašu. Neviena spēle. Es neatceros Nevar spēles. būt tā, ka, piemēram, paskatoties spēles protokolā. Es varu paskatīties kaut kāds, kas paliek atmiņā, tad, kad ir kaut kādi kautiņi, vēl kaut kas. Bet, ja tu aizvadīji parasto spēli un viss bija mierīgi, uz papīra viņi bija sagaidām, ka ļoti asa un emocionāla spēle. Beigās tur bija 20-15 punktu starpā un viss mierīgi beidzies, tad viņi tā arī paliek tur. Bet svarīgi ir tie cilvēki. Man spēles neinteresē, man interesē vairāk cilvēki. Kaut kā negribās ticēt, ka, piemēram, paskatoties spēles protokolā un tur ir, topošās basketbola slavas zāles cilvēki, piemēram, Kobe Bryants, Lebrons, un, piemēram, arī no Eiropas mums varētu daudz piemērus atrast, kurus spēles tas tiesājas. Un kad pie šiem spēlētājiem apakšā rakstīts, ka spēles tiesnesis Oļegs Latvišovs, tas tev neko nenozīmē. Jā. Bet kā basketbolistam tad būtu citādāk, ja tu spēlētu basketbolu, tad būtu... Kā basketbolistam, protams, tas būtu savādāk. Bet es to daru, man ir cita profesija, es savādāk daru, citu darbu un to basketbolu redzu. Tu teici, ka viens no iemesliem, kāpēc tu arī gribēji būt un strādāt šajā arodā, būt basketbolā ļoti augstā līmenī. Bet tajā pašā laikā, ja tu saki, ka tev šīs spēles nav tik svarīgas, tad kas tev uzrunā? Basketbola kvalitāte ir augstā līmenī, un tur tu gribi būt un būt daļa no šī sporta veida. Bet tu nemēģini atcerēties katru spēli, kas bija super izcila spēle. Ja mēs varam, ja paprasīs kādam spēlētājiem vai trenerim, kura bija super laba spēle, tad viņš domās, kur viņš bija iemetis izšķirošo grozu. Man super laba spēle bija kā spēlētājiem, kad es starp skolām pusfinālā iemetu izšķirošo grozu, un mūsu komanda ar Sirēni uzvarēja un iekļuva finālā starp skolām. Jā, to es atceros. Tas bija kā man liels tāds mirklis kā spēlētājiem. Bet kā tiesnesim mēs mēģinām būt nepamanām, lai mūs neredz tajā laukumā. Kad cilvēki pēc spēles uzjautā, kas ir tiesājis, viņi neviens vairs neatcerās, kas ir bijis tajā spēlē. Jo, šī profesija kā radīt latviešiem, jo parasti mēs par sevi sevi neceņam gaismā. Jā, un es necenšos to darīt. Šīs iezīmes arī atspoguļojas tavā ikdienā, gan ģimenes lokā, gan... Jā, es necenšos būt galvenais vai kas Nav tā, ka mājās tur, piemēram, kaut kāda epizode, un tad tu gribi noslēpt vai kaut kā pateikt? Nē. Mājās ir daudz trakāka profesija sievai. Viņa ir reanimatologs slimnīcā, un līdz ar to viņai darbs ir daudz smagāks par manējo, un viņai jāpieņem daudz smagāk lēmumu dzīvē, un viņa cīnās par dzīvībām cilvēku. Līdz ar to tas ir, es viņas profesiju uzskatu daudz nozīmīgāku. Un līdz ar to mājās viņai ir pirmais vārds. Tu saki, ka katrs, mēs, protams, nevaram šīs profesijas ne tuvu salīdzināt, bet tu saki, pieņem grūtāko lēmumu. Kas varbūt ir bijis grūtākais lēmums, ko tu esi pieņēmis kā tiesnesis? Ko vajadzēja varbūt kaut kam pārkāpt vai apstākļu, tur ietekmēs vai kā? Kad tas bija grūts lēmums? Nezinu tādu. Es cenšos neieciklēties uz kādiem konkrētiem lēmumiem. Ja ir bijusi kļūda, es atzīstos sev, ka tā ir bijusi kļūda, un eju tālāk, mēģinu iemācīties no tā, ka tā ir bijusi kļūda un ko es varēju darīt labāk, lai tādu nepieļautu. Es necenšos atcerēties to visu.
Es cenšos mācīties un iet tālāk. Tu joprojām atkārto mājās kustības žestus pie spoguļiem, vai tas jau ir tādā automātiskā līmenī, ka tev tam vairs nav jāpievērš uzmanība? Nu, īsti nē, nav automātiskā līmenī. Tas daudz, kas ir automātiskā līmenī, bet ir žesti, ir nianses, ko es gribu uzlabot, un es joprojām to daru pie spoguļa pāris reizes dienā. Kas ir tās epizodes, ko varbūt skatītāji nākotnē, skatoties spēles, kurās tad redzēs, ka jā, šī kustība žests ir tas, ko viņš mājās biežāk strādā? Nu, šobrīd man aizrādīja par vienu žestu par turēšanu, tad man viņu mazliet vajag pamainīt. Tur parāda, kā tu rādi viņu? Es viņu rādu šitā, man prasa rādīt šitā. Tad es mēģinu šobrīd izlabot. Tas ir dažādas. Dažādi, jā. Teiksim, tur tā noteikuma interpretācija bija tāda virspusēji, un tad es interpretēju tā, tad man aizrādīja un pateica, lai šitādi rāda, tad es prasu, kāds 40 spēles prasa, lai tu pamainītu vienu žestu, lai tas būtu tavā muskuļa atmiņā, un tad tu zinātu, ka tev vairs nav par to jādomā. Tad atkal parādi, kā tu rādi, un tad atceries, ka tas vajadzēja citādāk. Jā, tieši tā. Bet kā tu strādā ar psiholoģiju? Jo ir ļoti grūti, piemēram, tajā pašā Eirolīgā, kad ir jātiesā kādas grieķu spēles vai ar Spāņu klubu spēles, kad uz tevis tiek izdarīts liels spiediens gan no skatītājiem, gan arī varbūt no treneriem, spēlētājiem, mēdījiem. Visi cilvēki, kas ir. Kā tu strādā šo pusi? Pirms spēles mēģinu paelpot, sevi nomierināt, un tad ar mums arī strādā psihologi. Visos pasaules čempionātos, olimpiādē ar mums strādāja psihologs, ar ko tu varēji izrunāties vairākas lietas, kas agrāk man interesēja, kad es biju jaunāks. Tad es esmu galvenais tiesnesis, bet ar mani ir 2 vecāki kolēģi. Kā ar mani ar viņiem komunicēt, ko es viņiem varu pateikt, kad viņi nav sarakstā numur 1 un es esmu sarakstā numur 1. Un viņi ir zemāki, tā kā man ir jāpieņem gala lēmumi. Tā. Un kā es viņus varu motivēt, kā es viņu varu dabūt tā, ka viņi jūtās vienā komandā. Tad daudz tādu momentu, sīkas detaļas, un tad es pietiekoši daudz lasu arī par psiholoģiju, ko tu vari iemācīties arī no grāmatām, dažādas paņēmieni, komunikāciju paņēmieni, kā ar treneriem runāt, kā viņus uzrunāt. Kāda ir tā labā praksa? Tad jebkura labā praksa ir visu izmēģināt uz sevi. Dažreiz pateikt asi, dažreiz pateikt kaut ko klusu, skaļi, saukt treneru vārdā vai pateikt treneris, kā viņi reaģē. Es visu skatos, visu pie sevis analizēju, un tad saprotu, kā ar katru konkrēto treneru tad komunicēt. Un tad šis informācijas apjoms ir diezgan liels tev iekrājies par šiem gadiem. Jā, diezgan. Es arī taisīju vairākas lekcijas par ķermeņa valodu komunikāciju kā tiesnesim. Kā viņiem vajadzētu stāvēt, kā viņiem vajadzētu komunicēt, kurā brīdī komunicēt gan ar treneri, gan ar spēlētāju. Cik tuvu tu vari iet, kurā zonā viņu ielaist. Publiskajā zonā vai intīmajā zonā, un tad, ko tu gribētu ielaist. Kā tu laidi publiskajā zonā, laidi pārstu visu? Jā, tikai publiskajā zonā. Intīmajā zonā es varu bērnus ielaist un sievu, jā, teiksim, pārējos es laižu publiskajā. Un tā es atpakaļ Liepājas Olimpiskajā centrā, otrais puslaiks. Cīņās ar TTT Rīgu un Stambuls komandām. Austrumēropas basketbola līgas turnīrā sievietēm šeit Liepājā notiek posms, un šī posma ietvaros 2. turnīra diena un 1. spēle šajā dienā. Otro puslaiku sekmīgi uzsāk Aiputniņi, Stambuls komandas spēlētāji. Tagad arī aizsardzībā nospēlē Turcijas komandas sekmīgi. Viņām bija liels mīnus 16, kur sekmīgi ieguva TTT komandu 2. ceturtdaļas vidū pēc Ievas Krastiņas tobrīd 2+1 gājienu, bet turpinājumā 9-0 izrāviens padevās Stambuls komandai. Un uzsākot otro puslaiku rezultāts bija 9 punktu deficīts Stambuls vienībai. Otrā puslaika sākumā vienīgās grozas guvuši pagaidām
Turcijas basketbolists un vēl 5 sekundes, kas uzbrukuma arī TTT komandai. Baško tiek garām sedzēja pa galu līniju un uzbrukuma pēdējā sekunda, tieši 1 sekunda atliko spēlēt uzbrukumā TTT komandai. Ne bez veiksmes palīdzības izdodas pretinieci spies pārkāpt noteikumus. Sekmīgākās pirmā puslaikā TTT komandā punktu izteiksmē 8 punkti Ievai Krastiņai. Ieva Krastiņa tieši tagad ar izpildu pustālā metēja, kas nesekmīgs, bet no liederības viedokļa efektivitāte 11, Dignai Strautmanē, viņai 6 atlākšās bumbas, 3 pie pretinieka groza, 3 pie savējām, kopā tātad 6, realizēti tālmetieni, 2 no 3, un kopumā tātad labi efektīvi darbība, ņemot vērā arī 1 bloķētu metienu. Viņa gan ātri izpelnies 2 piezīmes, tā kā atstāja priekšlaicīgi laukumu pirmā puslaika vidū, pēc tam, ka bija labi uzsākuši šīs darbības, bet kopumā ņemot TTT komandu spēlē ļoti salēdētu spēli, un tagad beidzot gūs 2 punktus arī TTT komanda Sutherland, pēc tam, kad 2 precīzi uzbrukumi jau padoši līdz Stambulas vienībai un tablo 7 punktu pārsvars TTT. Aija Putniņa, pustālais metiens neprecīzi, mazliet paspēcīgi šoreiz Aija. Protams, novēlot arī viņai personīgi labu sniegumu šīs dienas spēlē. Vēlam veiksmi vairāk TTT komandā, tomēr tās mūsu pašu meitenes. Latvijas čempions Sutherland, pustālais metiens, precīzi. 2 reizes pēc kārtas šī spēlētājs sekmīgi noslēdz uzbrukumu, atjaunojot 9 punktu pārsvaru uz tablo. Jau Krastiņa pārtver bumbu, mazliet pavieši nospēlē aizsardzībā Turcijas komanda, bet arī Ieva mēģināja pati noslēgt uzbrukumu, kā tas bija pareizi jādara, varbūt cerot uz pārkāpumu. Ja baidoties no piezīmes, bieži vien spēlētājiem tāda ir situācija, ka liekas, tūlīt jau būs piezīme. Varbūt mēs nevajag, bet beigās piezīme nebija. Un metiens ar neprecīzi. Ieva Krastiņa jūsu ekrānos. Un Ieva arī saņem pirmo piezīmi šīs dienas spēlē. Viņa 8 gūtu punktu rezultīvākā spēlētāja. Sutherlandai tagad 6. Pa 6 punktiem vairākam spēlētājiem. Gan Baško, gan Strautmanei, Sutherlandai, arī Kārterei. Tagad Guna Baško neceremonējas. Savu komandas biedreni no izlases laikiem Aija Putniņa aptur ar noteikumu pārkāpumu. Un Baško vēl pārsiem 3. piezīmi. Viņš šķiet, ka arī sodmetienā Aijai Putniņai tā arī ir. Vai jūs ekrānos? Nu, šodien izpildījis daudz sodmetienas, viņa 7 gūtu punktu. Pirmajā piegājienā realizē 1 no 2, otrā piegājienā 2 no 2, tagad pirmais neprecīzs. Otrs precīzs, 42, 34 uz tablo. Nu, gribās teikt, ka TTT tomēr vairāk, ka mazāk ir šīs spēles pirmais numurs, pirmā viola. Un tieši atkarīgā no tā, kā TTT aizdīja savas minūtes, arī noslēgsies spēle, jo Stambulas vienība, lai arī ir sīks komanda, Turcijas čempionātā pieminēja atrodas 5. vietā. 6-5 bilants, 14 komandu konkurencē, bet tomēr nav viss tā spēcīgākā komanda. Un TTT vajadzētu savu statusu apliecināt ar laukumā, nu šoreiz neprecīzi kļūda. TTT komandai pirmo reizi šeit laukumā Turcijas rindās redzam Aize Okulu, 7. numuru. Manuprāt, viņa laukumā nebija, bet iespējams, ka bija uz nenozīmīgām minūtēm, jo nav palikusi atmiņā šī spēlētāja 27 sekundes pabija laukumā pirmā puslaikā, tāpēc arī viņi nav atzīmēs sekmīgām darbībām. Turcijas atbildi. Tālmetiens precīzi. Augumā ražanās spēlētāji. Metrs 88. Šī spēlētāja Jordana Cooper. Cooper realizē tālmetienu un 42-37. Atkal ir vēl vairāk pietuvošās rezultātu. Stambulas komandas spēlētājs. Kulīt. Tāls pustālais metiens precīzi. Arī augumā ražanās spēlētājs abās komandās var būt precīzi no tālāks distants, ne tikai spiežoties tuvāk grozam. Tā kā diezgan līdzīgi šādā ziņā spēlē abas vienības. Aija Putniņa šobrīd tad jau Kulīt piedāvā atdot bumbu atpakaļ sedzējai savai komandas biedrei, beigās izspēle uz tālmetienu.
Divus tālmetienus, jo šī spēlētāja realizējas. Pirmā puslaikā viņai bija precīzi 1 no 2, tagad arī 1 no 2, jo šoreiz Hupers metiens lido grozam secē. Rezultīvākā spēlētāja Turcijas komandā ir 5. numurs Šantela Latanja Vaita, kurš šobrīd laukumā nerezum, tā kā pārējiem spēlētājiem jāspēlē Turcijas rindās, jāuzņemās līderu lomu. Digna Strautmane laukumā. Maiku Stīp tiek garām sedzējai pirmai. Viņai gan ar lielu pretestību stājās ceļā Aija Putniņa, bet tas nav šķērslis. Jaunajai basketbolistei viņa sekmīgi no tuvas distances 46-37. Dignai labi nospēlēt uzbrukumā. Atkal atjaunots pārsvars gandrīz 10 punktu robežās. Pirmo reizi spēlē devusies arī Liena Prieda. Manuprāt, pirmā puslaikā viņa laukumā neredzējām. Tā ir. Prieda vada saspēli. Arī Lienai labi zināms Liepājas olimpiskais centrs, bet viņi kļūdās pie spēlē. Labā aizsībā nospēlē tā Turcijas vienība. Un jau viņu atbildi. Sarežģīts, bet precīzi metiens padodas Gimem Javuz. Viņai bija 4 punkti pirmā puslaikā. Tagad pievienojas ir vēl 2, kopā 6. Un tāda, pat teikt, 7-10 punktu robežās spēle rīt otrā puslaikā. Neizdots īpaši pietuvoties nevienai un otrai komandai. Savukārt Kulīt realizē tālmetienu. Pieminēja jau par to, ka augumā ražanās spēlētājs TTT rindās varbūt arī spēcīgs no tālās distances. Nu, lūk, arī konkrēti, tikai tālāks metiens, bet ļoti tāls metiens, jo 3 punktu vērtībā šoreiz padodas metiens Kulītē. Arī mēģina atbildēt ar ko līdzīgu. Huper neprecīzi, labi spēlēts Kulīt, tālāk jau bumba pie Krastīņas. Krastīņai ļoti cieši tuvi ir sedzēji. Tā bija Okula. Viņa arī jūsu ekrānos neieras, protams, Turcijas komandai tik gaišiem matiem šī spēlētāja. Viņai piezīme, kas ir pirmā spēlē. Stambuls vienībai 3 pārkāpumi, 2 piezīme TTT Rīgai. Tā laukumā sūta Baija Beglīte. Zonas aizsardzība Stambuls komandai. Kulīts viņam bumbu. Varēja izpildīt metienu ļoti tālu no viņas bija Aija Putniņa. Izšķirās un labāk piespēlēt Dignai Strautmanei, kuras metiens gan šoreiz neprecīzi. 10 punktu pārsvars TTT. Liena Prieda neļauj nonākt tur, kur vēlas Javuz, 17. numurs. Tagad saķerās pie aizsarga pret Aiju Putniņu. Liena Prieda, Priedai piezīme. Un spēlētāja maiņa Turcijas vienībā laukumā atgriežas komandas kapteini. 4. numurs Ivigin Üner Sezili. Tā šķiet aizvainošie spēlētāji. Pa 3 piezīmēm abām komandām. Jā, piezīmes nav bijuši daudz. Arī pirmā puslaikā ļoti līdzīgi krājās pārkāpumu abām vienībām. Tagad Aija Putniņa. Uzkrīt virsū Lienai Priedē. Liena gūs sasitumu. Viņa ir jūs ekrānos. Un Aija Putniņa saņem otro pārkāpumu. Pirmā komanda, kas ir izpelnījusies 4 piezīmes, ir Stambuls vienība. Un līdzīgi kā arī pirmajā spēles daļā. TTT spēlē pietiekami agresīvi, pietiekami daudzveidīgi, lai bez pārkāpuma būtu grūti apturēt TTT komandu. Negluži šo 10 punktu pārsvaru šobrīd viņi spēlē mazliet lēnāk. Tiek atrast Liena Prieda, vēl 10 sekundes uzbrukumā. Mēģina saprast TTT komandu, kā uzlauzt zonas aizsardzību. Beigās saspēl pa perimetru, tālmetiens, neprecīzi. Daudz no tālās distances ir izpildījusi metiens Kārter, bet Kārter šodien nevisai labi sekmēs. 2 no 4 bija precīzi gan, bet tagad vēl viens garām lido grozam. Kopumā no tālās distances 6 tālmetiens no 14 realizē TTT pirmā puslaikā, 3 no 9 pretinieces. Tā kā TTT arī no tālās distances gan daudz, gan arī precīzi meta. Visumā ņemot un pat cīņām atlaišanu bombu tikai 2 punktu pārsvars ir TTT komandai labi. Nospēlēja Strautmane aizsardzībā. Pēc tam jau kļūdās piespēlē un Eglīte bumbu pārtver. Liena Prieda tiek par pirmajiem punktiem spēlē. Atjaunojot vairāk kā 10 punktu starpību uz tablo. Divu sodmetieni Turcijas komandai. Šķiet, ka Liena Prieda sodoreiz noteikums. Ir jūsu ekrānos. Divas minūtes 41 jāspēlē.
Pirmais sodmetiens neprecīzs un vispār sodiņi. Nevarētu teikt, ka būtu bijuši ideāli. 6 no 8 precīzi bija Tartu Stambuls komandai pirmā puslaikā, 4 no 7 tikai TTT Rīgas vienībai. Daudz minūtes pavadīja laukumā, spēles sākumā Pau Gaita, viņai 3 piezīmes, 5 punkti, efektivitāte 9, 7 atlākšos bumbas izcīnītas, bet otrā puslaikā pagaidām laukumā viņi neesam redzējuši. Viņai šeit piezīme nāst un iespējams, ka mazliet vēlāk Aigars Nerīps sūtīs laukumā šo spēlētāju. Tikmēr ar bumbu spēlēja Vaita, atspēlēja tālāk jau komandas biedriem saspēl pa perimetru, 9 sekundes uzbrukumā. Agresīvs garām gājis, Lienpriet tīri bloķēja. Šeit arī tiesneši norāda. Lienpriet guvis sasitumu, saķēra mazliet muguru, bet ir spējīgi pārvarēt pāri centra līniju. Tikai tagad vien pievienojas komandas biedriem uzbrukuma zonā. Tikmēr Vaita izcīna bumbu un Digris Strautmani mēģināja bumbu nozakt. Neizdevās. Būtu tā, kas pāriet pāri centra līniju. Tālāk bumbu jau pie Vaitas, bet viņi ļoti cieši spēlē Baibai Glīt. Bija brāga rāda Vaita. Viņi skaties, kā piedāvās komandas biedriem šos te rāds. Tad 2 bloku. Beigās paliek brīvu tālmetienu, bet bloķēts metiens Sutherlandai. Beigās Kārteri steidz ātri uzbrukumā. Sākumā tā mazliet interesanti devās, tā kā prom no groza. Beigās izpildīja metienu. Metiens grozā nekrīt, bet labi cīnās par bumbu uzbrukumā Sutherlandi, kurai viena bumba bija atlākušā pirmā puslaikā. Tagad atkārtot izcīnīt bumbu uzbrukumā pie pretniešu groza, bet viņa pārkāpums un 2 sodmetienu piezīme fiksēt Vaitai. Viņai 10 punktu un 2 piezīmes šajā spēlē. Prieda ar sāp Grimesēm atstāja laukumu. Nezinu, kas notika tiešlienē, bet bija saķērus muguru mazliet. Tagad Sutherland sodmetienu. Pirmais precīzs. 7. punkts arī amerikāņu basketbolistei. Otrs precīzs un 53-40 rezultāts. Divas sodmetieni jāizpilda, nepareizi noteikti nospēlēt TTT. Komandas meitenes arī Aigars Nerīps to norāda. Ir jau piezīme norma sasniegt nevajadzīgā situācijā. Enerģija lielāka nekā nepieciešams tajā brīdī. Minūte 25 jāspēlē vēl 3. ceturtajā. Mazliet temps ir pierimies un arī tās emocijas laukumā neredzam, acīm redzot. Stambuls komanda apzinās, ka ir viņas izteikts otrais numurs spēlē un TTT komanda kā vēlas tā var nospēlēt. Ja vajag agresīvā, tad ir agresivitāte, panāk lielāku pārsvaru. Kopumā ņemot tiešām nepamet sajūtu, ka TTT komanda izcīna uzvaru šodien, lai arī daudz vēl jāspēlē, bet kaut kā laukumā, lai arī sekmīgi spēlē daudzās epizodēs. Tagad, kad realizēt 2 sodmetieni bija Stambuls vienībā ātri atkal palielina pārsvaru līdz 13 punktiem. Kārteri no tuvas distances, tā kā pieminēja, ka TTT komanda šodien ir pārāks laukumā un atliek ne tikai no aizvest šo spēli līdz sekmīgām iznākumam. Neprecīzs pustālais metiens Strautmani labi cīnās par bumbu. Ļoti dziļš soliņš ir TTT komandā. Redzam, ka Strautmani iesaisties spēlē tikai otrās ceturtais vidū. Īsā brīdī savāc 6 punktus un 6 atlākušās bumbas. Tad ļoti labs arī, teikt, rezervists ir. Tagad Strautmani atrod labā situācija Sutherland, kurai vēl 2 punkti no groza tuvuma. Viņai 9 un sekmīga darbība Strautmanai un TTT komandai plus 15. Trešā ceturdaļa jau tagad pēdējās minūtēs vien vairāk. Arī TTT komandas zīmē. Stambuls komanda arī vakar labi cīnījās ar Polijas komandu un vairāk kārtīgi bija tieši viņas vadībā, bet spēles galotnē aizdot nesekmīgi piedzīvot zaudējumu 64-67 un izstāsta, ka šodien arī būs līdzīgs scenārijs gan tādā ziņā, ka galotne nesekmīgi. Un šeit gan Strautmani mazliet paviši piespēlēja Baibai Glītei, vienkārši Baibai Glīte pat neskatījās, kur ir bumba. Strautmani piespēlē, tā teikt, mugurām, beigās gan īsti sanāk kļūt. 6 sekundes vairs tikai jāspēlē 3. ceturtajā, bet TTT Rīgas komandas treneris Aigars Nerīps izmanto iespēju, lai apspriestos uz īso apspriedīt un, kas zina, varbūt vēl labākām emocijām noslēgt šo 3. ceturtajā, kurā jau iegūts 15 punktu pārsvars, kaut arī lielākais pārsvars spēlē bija pirmajā puslaikā pat plus 16 TTT Rīgas komanda. Tad 6 sekundes jāspēlē 3. ceturtajā un nospārtraukums TTT.
Paskatos tehniskajā protokolā, interesanti, ka statistikā šobrīd rāda, ka trešā ceturdaļa jau noslēgusies. Minūtes pārtraukums pieprasīts, bet rāda, ka time-out full un tā kā trešā ceturdaļa ir beigusies. Strautmanai tālmetiens, daudz bija laika pārdomāt, daudz bija laika, lai sagatavotu šo metienu. Tas gan nav precīzi. Nemainās arī rezultāts uz tablo 57-42, gaidot ceturto. Noteikti, ka izšķirošo un pēdējo ceturto šīs dienas spēlē. Pēc mirkļa būsim atpakaļ. Jaunie ēdiena gatavošanas trauki no Fiskars. Katrai plītsvirsmai vajadzīga atšķirīga panna. Fiskars ir radījis jaunas, katrai plītsvirsmai visefektīvākās pannas. Tagad ir tik viegli katrai plītsvirsmai atrast atbilstošāko pannu. Jaunā Functional Form no Fiskars. Kad atrasta tiek biksēs nauda, mazie svētki. Kad tava bilde patīk lienei, mazie svētki. Kad svētdienā var ilgāk gulēt, mazie svētki. Un katrs tiek pie savas garšas. Jaunā Guta par maziem svētkiem katru dienu. Un arī Latvijas izlases meitenes apgādāja tehnisko protokolu, par ko, protams, liels prieks liepājnieks Paula Piščova, kas atgriezusies no izlases U16 Baltijas kausā. Atgādāja man tādu papīriņu, kurā mēs arī paskatīsimies, kā tad vēl galā ir aizstējuši šī te cīņa. Tad trešo ceturdaļu uzvarēja ar 19-13 TTT Rīgas komandu, otro ceturdaļu 20-11. Un efektīvākā spēlētāja joprojām Digna Strautmane. Abās komandās viņai 13. Ir šī efektivitāte. Joprojām guvus punkts viņas ir 8. Tikmēr precīzi tālmetiens. Tad tieši arī pieminētai Strautmanei un ļoti labi sev parāda Digna. Arī otrā puslaika, ceturtdaļas sākumā jau plus 18 lielākais pārsvars. TTT komandai šīs dienas spēlē bija plus 16 otrās ceturtdaļas vidū. Tagad laba aizsardzība no TTT komandas, vai cerēja uz piezīmi. Vēl apskatās tiesnešiem Anda Ebela. Labi piespēle Baibai Eglītei. Tādā ieskrējienā Baiba Eglīte bija un spēlētājs redzēt jau sejā saprot, ka viss ir beidzies. Viss ir beidzies šodien. Tik vien, ka spēle vēl nav beigusies, jo labi viņas cīnījās pretī TTT komandai, bet savu pārākumu apliecina laukumā šodien Latvijas čempions ļoti labi. Un statistikā to mēs arī varam piespicēt. Kļūtiskais gan vienāds abām komandām, bet cīnās vairāk labāk patlēkšanu bumbām tieši TTT 35-30 bija pēc 3 ceturdaļām. 7 pārtverts bumbas pret 3 bumbām Stambuls vienībai. No tālās distances 41% precizitāte, no tuvās 40,7. Visos rādītājos visos pagaidām labāks tieši Latvijas čempions. Gan jāteic vienīgi sodmetiens daudz mazāk bija izpildījuši TTT komandas, viņam 9 izpildīt 6, mērķi sasniedz. Un Stambuls vienībā izpildīja 14, no kuriem 10 bija precīzi. Eglīte saņem trešo piezīmi, pirms tam realizējot sodmetienas. Un panāca plus 20 savai komandai. Un jāspēlē gandrīz 9 minūtes, mazliet mazāk par 9 minūtēm. Anda Ebela steidz ātri uzbrukumā, pēc tam, ka nesapīgs uzbrukums Stambuls komandai. Gunta Baško Melbārda neizšķirās pa metienu no tālās distances, atrod Strautmani. Labi nospēlē šīs abas spēlētājs, saprotas laukumā ļoti labi Strautmanei. Uztālēs metiens gan nav precīzi, bet viņai 11 gūt punkti. Un labākā punktu guvēja viņi ir savā komandā. Baško cīnās, pēc tam palīdz viņa Anda Ebela. Kopīgiem pulņiem atkarot bumbu. Pārkāpums ar taktiskā piezīme Stambuls vienībai. Arī treneris, kurš pirmā ceturdaļā šķiet, ka otrā minūtē jau saņem tehnisko piezīmi. Tagad gan ir saprats, ka viss ir beidzies. Atspēlēt šādu starpību nav iespējams. Lai arī laiks varbūt kungu basketbolā liekas pietiekam daudz arī starp komandām, kuras ir spēkos līdzīgs
vēl līdzīgāks. Nu, viņas ir līdzīgas, bet ne tik līdzīgas, jo TTT ir pārāks. Prieks par to. Prieks par to, ka pirms rītdienas gaidāmās spēle, trešā spēle šajā turnīrā TTT jau šobrīd var domāt par rītdienas maču. Tas varbūt nebūs, kā lai to saka, tik, nevarētu teikt, būs vairāk principiāls nekā kaut kas cits spēlē, jo spēlēja savas Latvijas komandas, Vēga 1 un TTT Rīgas komandas rītdien pulkstenis. Šķiet, ka 13. spēle. Vēl jāpaskatās savos pierakstos, to spēli arī piedāvās Sportcentrs TV un arī šodien otro maču starp Vēga 1 un Polskī Cukeri piedāvās Sportcentrs TV, tā kā esiet kopā ar mums. Un jau vakarā mēs tiksimies vēl viens spēle, šeit vēl spēle turpinās, bet tas tā par nākotni ieskicējot. Nu, rītdien turnīrs noslēdzas šeit Liepājā, visticamāk ar liepājniecēm noslēdzas šīs turnīrs. Dalību šajā turnīrā, par kur vēlreiz es varu pateikt tikai tos labākos vārdus. Gan patīk, kā ir organizēts turnīrs, gan arī komandu līmenis šajā turnīrā ir fantastiski, un es tiešām ceru, ka vēl kādu reizi Liepājā šis turnīrs būs, un liepājniecis ne tikai uzspēlēs godām ar labām pretniecēm, bet arī cīnīsies par pēc iespējas augstākām vietām. Tikmēr Vaits sāsina situāciju, izrausot savu pretspēlētāju, atspēlē uz tālmetienu, kur Turcijas komandai nesekmējās. Metiens, protams, secēna un Andēbā rādsadarbība Kulaks. Jau turpinās TTT punktu, raža punktu audzēšanu. Ir jau plus 22. Tigran Strautmanis viņam piespēja labā situācijā. Tigran nerealizē metienu, izcīna bumbu uzbrukuma, atspēlē tālāk Baiglīdā. Ļoti laba situācija abām spēlētājiem. Noteikti citā spēles situācijā būtu punktu starpība mazāka. Aigars Nervis būtu ļoti dusmīgs, kā tā var aizmest garām no šādas situācijas, bet nu, tā sanāca, kā sanāca. Katrā ziņā par cīņas par aplausu, bet par to metienu realizāciju nevisai. Bet viņām plus 22 un vēl viena piezīme Vaitai. Vaitai 10 gūt punkti, tik bija pirmā puslaikā, otrā puslaikā pagājām pie punkta. Viņam tikus viņa trešais pārkāpums un ceturtā piezīme. Tā ir jau kopā Stambuls vienībā. Arī atgriezties laukumā ir Priedi. Tikko jūs redzējāt. Nē, Priedi tomēr, tad jūs redzējāt, ka katrā, bet viņi ir nelaukumā. Viņi bija malā, bet tagad Baško saspēlējis ar komandas biedrenēm. Klub gan Giedre Paugaite, 77. numurs. Viņai sanāk tehniskais brāķis. Daudz nav bijuši kļūdas. Vairāk kādu īsu brīdi, ilgu brīdi, patiesībā ilgu brīdi bija spēle punkts punktām, bet nu jau nospieļuši pārsvars no TTT komandas puses. Spēlēt tiek Ēbela, izpildīts pustālais metiens, neprecīzi, bet 2 sodmetieni gan sekos. Rītdien 13:30 Vēga 1 un TTT Rīga. Rīt jau 9 sāks spēles, jo komandas, kā zinām, ir atbraukuši no tālām zemēm, kā šī vienība Stambuls un University. Viņam arī 9 spēles ar Good Angels. Pulkstenis 11:15 Astar Tigers un Čolka komanda. Vietām rakstīts ir Polskī Cukeri, šeit rakstīts AZSE, UMCSE. Drausmīgi tos burti. Nezinu, ko šie burti nozīmē, noteikti atbalstītāji abriotīvi. Un tad Astar Tigers spēlēs ar Čolku. Polijas komandu. Un tad jau Vēga 1 ar TTT Rīga 13:30 rītdien. Šodien savukārt Liepāja 17:30 spēlēs Liepāja pret šo poļu Cukuru, kā Mārs Noviks rādīja, vajag novēlēt liepājniecēm, kā nu bija noslīcināt, ne tikt pie poļu Cukura. Tigran Strautmanis un uzbrukumā viņam vēl 2 punkti. Tā kā turpinās rezultīvu spēle TTT komandas meitenēm. Strautmanē jau 13 punkti. Šīs dienas spēlē flirtē, kā saka Māris, bieži vien ar double. Tigran Strautmani. Tagad tieši Tigran adresē bumbu. Baško tālāk Kārterē. Kārtere nav precīzi. Tigran Strautmani droši paliek nedroši vēl iemet bumbu grozā, kaut arī tiesas švilpi ir atskanējis. Un tas nozīmē, ka sodmetieni Kārterē. Paskatīsimies, cik precīzi šobrīd ir statistika Tignai Strautmanē. Viņai ir no tuvas distances, ka 1 no 5, no tālās 3 no 5, 8 atlikušās bumbas, no kurām 4 uzbrukumā, 4 ir aizsardzībā izcīnītas. Ir 8 kopumā, 1 bloķēts metiens. Efektivitāte viņai tad, laukumā esot viņai plus 26 komandai. Ļoti ceru, ka šī gados jaunā basketbolista šodien tiks pie double. Tikmēr Kārter realizē sodmetiens. 68-44, tādi līdzīgi savā veidojumā cipari, bet, protams, starpība ļoti liela. 24 punktu pārsvars TTT. Baško izcīt bumbu, bet tiesneši prāt ar neatļautiem paņēmieniem mazliet un pieturēs savu sedzēju, un tai piezīme tā viņai ir
4. šīs dienas mačā 6 gūt punkti, bet vienu brīdi šeit Gunta tieši bija tā, kas lauž šo spēles gaitu otrā ceturtdaļā, gan ar labu caurgājumu, gan ar svarīgiem metieniem un ar labu aizsardzību kopumā. Pustālais metiens jau nekrīt grozā no vieglākām situācijām. Turcijas komandai savu metienu. Baško garām gājiens, atspēl Kārterē, Kārters Strautmanē, Strautmanē Krasņai. Krasņas tālmetiens, ļoti cieši grozam piespiedušās ir Turcijas spēlētājs. Tad te mēģina atrast iespēju uzbrukt no brīvas situācijas. Tikmēr labi aizsībā nospēlē Sutherland. Pēdējā bumbā gan pieskausies tiesneša prāt ir 8 sekundēs nebēr pār centra līnija. Tiesneši pareizi piefiksē, no kā bumba atstāja sāna līniju, bet 8 sekundēs nepārot centra līniju. Tehniskais brāķis un piespiež TTT kļūdīties. Stāmuls vienība. Pieminēšu arī pārējais punktu guvējs TTT komandā. Pa 10 punktiem ir Kārterei, 10 punkti ir arī Sutherlandai. Strautmanai 13, 8 punktu Krastiņai. Tagad Sutherlands groza apakšu. Neprecīzi nospēlē. Bet redzam, ko dara Dikna Strautmana uzreiz pēc tam, ka jau pretniecēm bumbu viņi vēl turpina mazliet apgrūtināt pretspēlētāju, tiekot viņai līdzi. Vienkārši, lai nevarētu bumbu ievadīt uzreiz spēlē un nebūtu ātrais pretuzbrukums ar garām rokām ar savu ķermeni traucēm, bet tas gan neliedz pretiniecēm otrā laukuma pusē būt precīzam no tālās distances, tikmēr jau Krastiņi. Nedaudz metienu no vienas groza puses, pēc tam no otras, no stīpas puses un beigās aizmet gan 2 metienas pēc kāds, bet tāds mazliet jau vaļība šeit atļaus arī spēlētājs laukumā. Tikmēr vēl 2 punktu vērtībā precīzs metiens ir Nakas Didem. 68-49. Zem 20 punktiem ir šobrīd rezultāta starpība, 19 konkrēti. Redzam laukumā arī Aija Putniņa, kas tomēr viena no labākajām cīnītājām Stambuls vienībā. Viņai 8 punkti pievienot mačā. Tikai viens spēlētāja Vait ir kļuvis par rezultīvāko viņai virs. Tad 2 par skats, viņai 10 punkti mačā, bet pārējām no Turcijas spēlētājiem tikai 9, 9, 8, 8. 10 ir tikai Vaitai, kur arī šobrīd nav laukumā. Spēlētāja Maija Digna Strautmana nomainīta un ar aplausiem arī komandas biedrenis viņa sagaida. Jau Kūlīt atgriež laukumā, arī viņai labas minūtes. Ir bijuši 5 punkti, piezīmes nav. Ievai Kūlītei tikmēr soda metiens Sutherlandai. Jo Stambuls vienībā ir jau vairākas minūtes iepriekš sasniegt piezīmi normu. Pirmais precīzs, otrais lido grozums secens, 69-49, 20 punktu pārsvars atjaunot uz tablo un 40 minūtes ar Astīt jāspēlē vēl šīs dienas mačā. Austrumeiropas basketbola līgas pirmajā spēlē otrajā turnīra dienā šeit Liepājas sabraukumā. Trešais tāds sabraukums ir, 2 jau aizvadīti iepriekš, viens TTT komandai pameklējuši, kurā vietā tieši viņi spēlē. Pirmais bija Rīgā, to es atceros, bet kur bija otrs turnīriņš, Liepāja atceros bija Polijā. Piezīme TTT komandai, arī piezīme normas sasniegt šobrīd ir Latvijas čempioniem. Tad TTT Rīga spēlēja Polondu, Ljubļanā, tātad Polijā. Liepāja savukārt spēlēja turpat Ljubļanā, Polijā. Jā, tur bija abu komandu kopā, tad abu grupu sabraukums. Toreiz 2 spēles. Aizdīnu vispār TTT Rīgas rezultāts neesmu pieminējis šajā turnīrā, tad pieminēja viens zaudējums, bet ļoti pārliecinoši pirmo spēli uzvarēja Pačmoka Miņas TTT savā laukumā, 85-48, tālāk 4 punktu pārspēja Liepājnieces šodienas pretinieces Polskī Cuker, 68-64, un pēc tam Lietuvas komandu Viļņeski Birštis ar 73-52. Bet tālāk jau gan zaudējums ar -2 pret Good Angels, Slovāku komandas. Un jau pēdējā spēlē Aston Tigers tika kārtīgi pamocīt vakar, 99-46, pārliecinoši TTT uzvara. Nesamīgs uzbrukums Stambuls vienība, pēc tam arī piezīme sarūpēta ir tieši viņām un 2 sodu metieni, 71-52 rezultāts un vēl sodu metieni TTT komandai. Šķiet, ka Krastiņai jāizpild sodu metieni. Šobrīd vien spēlētājs var uzlabot savu individuālu labāko statistiku. Katru no spēlētājiem, iespējams arī kādu no tām, kur mazāk ir laukumā, dosies laukumā tagad. Gan skatos no
tām, kas ir pabijuši laukumā, visi spēlējuši arī pirmā puslaikā. Viena prieda mazāk spēlē, viena prieda atgriezties laukumā. 1 no 2 precīzi, 73-52. Krasiņai ir 10 gūti punkti spēlē. 2 no 2 atvainojas ir precīzi, 73-52. Izspēles grozu atpakš, bet piezīme TTT komandai. Ceturtā piezīme tikmēr fiksēta ir Lietuvas spēlētājai Paugaitai, kur labi iesāk spēli, 7 gūti punkti kopā mačā, bet 4 piezīmes izpelnīsies. Un tā kā sodmetieni bija tikko pie viena groza, tagad pie otru. Un precīzi ir arī Iļaide Güner, 18 numurs, sodmetieni atzīmes. Viņai šīs mačā 8 gūti punkti. Pievieno vēl vienu, 9 punktu spēlē. TTT par 19 vairāk. Mazliet vairāk par 3 minūtēm jāspēlē vēl šīs dienas mačā. Tad jau brītiņi atālps un tad būsim atpakaļ 5:30 vakarā uz Begvens un Polski Cuker. Polijas komandas spēle. Viena prieta tiek pie 2 punktiem no tūs distances. Labi apspēlē sedzēja, tāda saraustīta dribla sākumā. It kā mazliet pamānīja, ka ies garām, tad jau piebremzēja, bet vien devās tālāk un guva 2 punktus un viena mačā 4 šodien. Labi nospēlē aizsardzībā Giedri Paugaita. Sākumā likās, ka viņi bloķēs metienu, bet tik vien kā pacēla roku gaisā, bet tā izskatās, ka pretspēlētāji ir Nakas, 9. numurs, ir guvis savainojumu, saķēra uz celi. Tieši tas cels viņa arī jau aprūpēts. Skatāmies, te jau epizodes beigas. Neveiksmīgi nokrita. Šeit ir ceļsārgi viņam uzlika, bet nezinu, vai nopietnas savainojums vai tikai mazliet izbīles, ja spēlētāji ir ceļu problēmas, tad bieži vien vairāk varbūt tas šoks, ne, tomēr izskatās spēlētāji ir sāp gribasēm, acīm redzot tomēr kaut kāds nopietnas savainojums. Diemžēl, to viņa rāda, mazliet pagriezu, tā var saprast no šīs te roku žestiem, no arī Liepājas skatītāji, kas gan nav ļoti daudz klātienē, arī ar aplausiem novēl veiksmu un izvesļoties spēlētājiem. Sportā tā ir, kad, lai arī laukumā it kā ir nesamierinām ienaidnieki, bet neviens man nevēl samainu, lai spēlē labākie un lai laukumā godīgā veidā var izcīnīt uzvaru. Es arī runāju par spēlēm, kas iet punkts punktā. Un šeit gan spēlētāji nāksies, acīm redzot, sniegt kādu nopietnāku medicīnisko palīdzību. Bet spēle turpinās 2,5 minūtes un doma pie TTT komandas. Anda Eibel vienai priedei. Priedei atpakaļ Eibelei, saspēl perimetru. Eibels tālmetiens precīzi. Andai daudz punktu no šīs dienas spēlē. Bija realizēs vienu tālmetienu, tagad pievieno vēl vienu. 78-54. Turcijas komanda mēģina atbildēt ar pustālo metienu, šoreiz neprecīzi. Arī informātors paziņo par pēdējām 2 minūtēm ceturtajā. Vai Beglīt, mazliet neprecīzi piespēle varētu uzreiz izpildīt tālmetienu, tikmēr labs garām gājiens padodas Giedrei Paugaitai. Viņai 9 gūti punktu spēlē, 80-54, jau plus 26 ļoti ievērojams pārsvars Latvijas čempioniem. Abām komandām piezīme norma. Mazliet vairāk pa pusotra minūti jāspēj Vai Beglīt. Pārkāpt noteikums, redzot, ka gados jaunā spēlētāji gatavi iesaisties spēlē. Pirmoreiz laukumā nāk Singdī Kudula. Vai Beglīt tad norāda. Tā notiek reizēm, kad spēlētājs grib taktiski to piezīmīt, izpelnīties dēļ kaut kā. Tad tiesneši prāt, tur piezīme nav. Un savukārt otrā, tad, ka liekas, tur es neko neizdarīju, tad tiesneši pie pārkāpumu saskata. Nav vienas domas uz vienas nots komandas un tiesneši reizēm, bet šoreiz kuriozi. Vaivars Maija pavadīja šo te epizodu, nosūtot uz sodmetienu līnijas Turcijas spēlētāji, kurai vēl 2 sodmetieni precīzi, 1 no 2 precīzi 80-55. Reibel vēlreiz šauj pa grozu tālās distances, bumba izcīna uzbrukumā Giedra Paugaita, bet šķiet, ka viņai 5. piezīme un būs laukums jāatstāja 9 gūtiem punktiem šīs dienas spēlēm. To arī norāda tiesneši, tiešām 5. piezīme. Viņa kā pirmais kritušais šādā ziņā, kad sagrēkojusi ir pārkāpjot noteikums.
Paugaitei ir 8 atlikušās bumbas. Ja gadījumā statistika ir atjaunojusies, nešķiet kāda nav atjaunojusies, varētu būt vēl kāda. Viņam tur double lietuviešu spēlētāji, bet sodmetieni. Bet tikmēr Iljādai Günerei. Güner guvis 10 punktus. Vēl neviena no Turcijas spēlētājiem nav pārsnieguši šo mistisko robežu. Labākais rādītājs tad Vaitai 10, Günerei 10, Putņai 8, Jevuz 17. numuram 8 punkti. Un ka visi līderis esmu nosaucis, jā, vēl nenosauc 35. numuru. Jordan Hooper, tai arī 9 punkti, bet 10 punkti ir tad tikai Iljādai Günerei un Vaitai. Vaita jau ilgs brīdī esam redzējuši laukumā. Lapanājus teneri malā. Redzot, kur tad sūtīt laukumā. Uz atlikušo nogriezi mazāk. Ne gandrīz minūte, jāspēl minūte 4, tāpēc mazāk nav. Šīs dienas mačā to arī šeit jūs labi redzat uz tablo. Beglī sodmetieni un pirmais ir precīzs. Vai 4 piezīmes, 5 punkti. Pirms šiem sodmetieniem ļoti interesanti. Uz tablo rādījās 44, tad numurs, 4 piezīmes un 4 punkti. Daudz 4 Vaibai, pēc tam, kad realizot 2 sodmetienu, TDT 82, Beglītei 6 punkti. Ķers Lazdos, TDT Rīgas spēlētājs, savu pretspēlētājs. Protams, jāizmanto spēles gaisotnē, lai gatavoties nākamajiem mačiem, kādas sadarbības, kādas varbūt virknējiem laukumā. Grupā vairs, ka 2 sekundes jāizpild izmisu mētienis, bet tas ir precīzi 21. numuram. Ozlēm Jenī Duņā, man liekas, kad neesam šo spēlētāju pieminējis, viņam pirmais tālmetiens. Pēdējā sekundē, pēc tam tas ir precīzi. Ir precīzi arī gan 2 punktu vērtība atbild Anda Ebele. Tā kā, gandrīz līdz galam arī TTT Rīga varēs aizvadīt savu uzbrukumu, jo pāris sekundes atliks Latvijas čempioniem. Spēles groza apakš jau kūlīt, pasit bumbu uz priekš. Ebele mēģināja bumbu atstāt spēlē, beigās tālmetiens precīzi un rezultāts starpība vēl mazliet sadaldēta un jāspēlē tikai 8 sekundes. Šīs dienas mačā TDT Rīga izcīna otro uzvaru 2 dienās. Anda Ebele palaiž bumbu prom un rezultāts 84-62. Šā noslēgusies spēle Austrum Eiropas basketbolīgā šeit Liepā. Rezultīvākā spēlētāja nu jau ir 2 punktu izteiksme Digna Strautmaņa, ir 13 punktu un Sazalēna ar 13 punktiem TTT komandai. Līdz ar to TTT Rīga apsveicam izcīnīt uzvaru. Pulkstenis 5:30 pēdējām nākamo tieši raidījumu veik viens ar Polskiju Cukeru, Sportcents TV, Sporta centra portālā. Bet no Armunds Latvijas pagaidām jūs saka, visu labi, tiksimies, jo mazliet vēl. Kad atrasta tiek biksēs nauda, mazie svētki. Kad tava bilde patīk lienei, mazie svētki. Kad svētdienā var ilgāk gulēt, mazie svētki. Un katrs tiek pie savas garšas. Jaunā Guta par maziem svētkiem katru dienu. Jaunie ēdiena gatavošanas trauki no Fiskars. Katrai plītsvirsmai vajadzīga atšķirīga panna. Fiskars ir radījis jaunas, katrai plītsvirsmai visefektīvākās pannas. Tagad ir tik viegli katrai plītsvirsmai atrast atbilstošāko pannu. Jaunā Functional Form no Fiskars. After Florida Keys, there's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drift.